Es šobrīd stāvu pie Auces dzelzceļa stacijas ēkas, kurai šogad paliek 150 gadi, tikpat cik dzelzceļa līnijai, kas savieno Jelgavu ar Mažeiķiem Lietuvā. Faktiski tā sākās Rīgā, turpinājās caur Jelgavu līdz Mažeiķiem. Un šī dzelzceļa būvniecība bija, protams, saistīta ar saimniecisku aprēķinu, un ideja bija pēc iespējas ātrāk tikt arī no šīs Latvijas un Krievijas impērijas puses pie Liepājas ostas, jo tur jau bija uzbūvēts dzelzceļš, bet tas gāja no Ukrainas teritorijas. Tā ideja tikai daļēji izpildījās un, respektīvi, deva kaut kādu ienākumu. Vairāk šī dzelzceļa līnija deva labumu tieši vietējiem iedzīvotājiem. Un to skaitā Aucē, kur bija pils, jā, muiža, bet pilsēta kā tāda nebija attīstīta. Tieši dzelzceļš ir tas, kura dēļ šeit tika nodrošināta intensīva apbūve stacijas apkārtnē, un Auce arī, tas gan pēc Pirmā pasaules kara, ieguva pilsētas tiesības. Bet tieši Pirmā pasaules kara laikā laikam arī notika tie izšķirošie notikumi, kāpēc Auce attīstījās par diezgan nopietnu savulaik pilsētu. Tas bija saistīts ar kara darbību un ar to, kad Aucē tika ierīkots arī lidlauks, lidotāja apmācības skola, artilēristu skola, lai lidlauku ierīkotu un arī nodrošinātu citur lidlauku būvniecību. Te tika izbūvēta kokzāģētava, arī šausliežu dzelzceļš, kas pa kurien atveda koku materiālus uz kokzāģētavu, spēkstacija, kuru pēc tam ražoja elektrību visai Auces pilsētai. Tad Auce faktiski uzplauka Pirmā pasaules kara gados, un pēc tam arī kādu laiku to līmeni noturēja. Pēc tam parādījās citi konkurenti. Saldus pilsētas, piemēram, pēc izkonkurēja Auci daudzās lietās, un arī šeit tā rūpniecība mazliet panīka, jo uzņēmēja Kleina ģimene, faktiski varētu teikt, izputēja, un palēnām tā aktivitāte nedaudz noplaka. Bet Auces dzelzceļa stacija, kā redzams, pati ēka ir saglabājusies. Jā, tā varbūt nav tādā pašā sākotnējā izskatā, kas bija, tā ir koku konstrukcijas celtne. 70. gados, pagājušajā gadsimta 70. gados tā tika apmūrēta ar ķieģeļiem, acīm redzot siltināšanas un konstrukcijas stiprināšanas nolūkos. Pazudis ir arī ūdenstornis, kādreiz tālāk tur bija. To būvēja 3 reizes. Pirmo ūdenstorni nopostīja 1905. gadā, un pēc tam to uzbūvēja, lai varētu būt droši ar visām šaujam lūkām, bet arī tas nepalīdzēja. Pirmā pasaules kara gados ūdenstornis vai nodega, vai tika kaut kā savādāk nopostīts, un pēc tam tika uzbūvēts vēl viens jau tīri koku konstrukcijas ūdenstornis, un tas pazuda Otrā pasaules kara gados. Bet arī sliežu ceļi šeit ir pazuduši. 1997. gadā stacija tika slēgta kā stacija, un 2010. gadā šeit pārtrauca kursēt pasažieru vilciens Rīgas Reņģis maršruta pasažieru vilciens. Un tagad šeit kursē tikai kravas vilcieni, kas no Mažeiķiem transportē naftas produktus Rīgas virzienā, un ir doma, ka šeit atkal vismaz vienu reizi atbrauks pasažieru vilciens, bet varbūt par to šobrīd es tik daudz nestāstīšu, jo ideja ir, bet par realizāciju mēs vēl kādu brīdi iespējams cīnīsimies. Jebkurā gadījumā Auces dzelzceļa stacijā ir ierīkots muzejs. Tur gan nav precīzi darba laiks, bet noteikti, ka var atrast, kādā veidā šo muzeju var apmeklēt. Tas ir ļoti interesanti, senlietu krātuve. Un to vada arī ļoti interesants krātuves vadītājs Māris Druva. Ar viņu noteikti var kontaktēties muzeja apmeklējumam, un jebkurā gadījumā man prieks, ka stacijas ēka tiek izmantota šādiem mērķiem. Augšā joprojām atrodas dzīvokļi, kā tas bija pirmsākumos, bet apakšā tā kļūst par kultūra telpu.